Zinat, kurš grib saskaitīt bumbiņas? Mm, Te ir divas, vai ne? 1, 2. Tagad 4, vai ne? jā. Liekas, tik muļķīgus jautājumus jautāja, vai ne? 6, 8, un tā tālāk. 10. Kā šos skaitļus sauc? Nu, pat 2. Jā, pa 2. Viņus sauc par pāra skaitļiem. Jūs varat pierakstīt tā kā 2, 4, 6, 8 un tā tālāk. Uzrakstīt, ka tie ir pāra skaitļi. Es raku uzrakstu pāra skaitļi. Tad skaitļi, kas dalās ar 2, ir pāra skaitļi. Mēs šodien dalīsim ar 2 un reizināsim. Pierakstījāt? Jā. Labi. Nu tad rēķinam galvā. Nu, pasaka, lūdzu, Arķoms pirmo piemēru. Ko? Arķom, vari pirmo piemēru pateikt? Es vēl dalīšanu nemāku. Dalīt ar 2, zini, kā tas ir? Iedomājies, ka tev ir liela kūka. Nu, jā. Liela kūka. Jā. Un dvīņi ir. Abiem dvīņiem paliek 40 gadi. Viņiem uzdāvināja kūku, un tur ir kur tas ir svecītes. Kopā kūkā ir 40 svecītes. Es visas nezīmēšu svecītes. Dvīņi sarunāja, klau, es nopūtīšu pusīti no svecītēm, tu otru pusīti no svecītēm. Kā viņš var sadalīt tās 40? Kā viņi var sadalīt tās 40 svecītes tā, lai būtu divas vienās daļas? 20. Jā, pareizi. Tā ir dalīšana ar 2. Jā. Jo 20 plus 20 ir 40. Pierakstam lūdzu šo darbību, ja kas šitais tā kā kols, tā ir dalīšanas zīme. Mēs esam 3. Mēs esam 3, jā. Kas? Bella, otro. Tas būs 21. Lieliski. Rodrigo trešais? Tas būs 40. Jā. Un tā Arķemam. Vai jūs kurš zina? Šitas pēdējais nav viegls. Es zinu. Nu, cik ir? 22. Nu, 22 plus 22 ir cik? 44. 44, jā. Tas ir 20,5. Nē, nav, bet kaut kas uz to pusi ir, jā. 40, nē, 2. Nu, mēs zinām, ka 20 dalīts ar 2 ir 20. Mums ir 1 vēl jāsadala ar 2. Tad tas ir 1 ar 2. 21. Ok, tad šito pastāsim kā mistēriju, jo mēs tūlīt atrisināsim šādu uzdevumu. Rodrigo, izlaslūdzu. Tu ieej veikalā ar 41 eiro. Eiro, jā. Un iztērē pusi no tās naudas. Cik daudz nauda tev paliek? Jo. Labi, kā aprēķināsim? Nu, 41 mīnus 20. Nē, dalīts ar 2. Nē.
Bet kā mēs varam sadalīt 42 eiro ar 41 eiro ar 2? Tad Uh, 20, ko ne? tas ir 20,50. Jā, tāds ir. Ja rekur varam uzzīmēt 4 banknotes par 10 eiro. Un tad viena monēta vēl. Tad rekur 10 eiro. 10, 10, 10. Un te 1 eiro. Tātad 10, 10 mēs skaidrs, mēs šādi sadalām. Bet kā 1 eiro sadala? Uz 50. 0,5. Jā, pa 50 tieši tā. Tātad te ir 50. Un te ir 50. Un reku mēs esam ieguvuši. Tad pusīti ir, redz, kur 20 eiro un 50 centi rakstam 20. Varam 20,50 uzrakstīt. Tā kā veikalos raksta. Euru. Mālači, jūs jau nevis tikai dalāt, bet dalāt jau ar komatiem. Izklausās jau pēc kaut kādas 5., 6. klases, vai ne? Jā. Labi. Mums. Nu? Tad tas paliek 41. Tagad reizināsim Bēla vai 5. Tas būs 32. Jā. Arķim 6. Līdz Labi, pierakstiet, jā, nesteidzieties. 22 reiz 2 ir 44. Pareizi. Rodrigo? Nu? Vai tev 7.? 7. 42 reiz 2. Tas ir 8. Mēs varam pa daļām reizināt. Cik ir 4 reiz 2? 8. 8. Cik ir 2 reiz 2? 4. Tad atbildi ir? 84. Jā. Bēlai viegls, 8. piemēriņš. 14. Jā, tas pavisam viegls. Tad šādi rēķina galvā. Pierakstījāt? Jā. Ierakstījām. Ir? Jā. Jā. Labi. Arķam var izlasīt? Dāvim bija 26 āboli, bet Billam 2 reizes vairāk. Cik āboli bija Billam? Kā tu aprēķināsiet? 26 plus 26. Jā, vai reiz 2. Nu jā. Varat, jūs mākat galvā šito vai arī rakstos gribat? Kā galvā? Galvā tad. Tad jūs varētu, Rodrigo varētu pateikt atbildi? 52. Jā. 52 iekavās ābolu. Vai garais punkts.
Okay. Ir. Labi, kā sauc šos skaitļus? Nepāra skaitļus. Jā, pareizi. Nepāra skaitļi. To tad varat nepierakstīt. Es pieņemu, ka jūs to zinat. Pārējie arī visi. Bella var izlasīt. Pirmā kvadrātā perimetrs ir 60 centimetru, taču otrā kvadrātā perimetrs ir par 2 reizēm lielāks. Kādi ir otrā kvadrāta malu garumi? Zināt, kas ir perimetrs? Jā, mēs šodien mācījāmies. Kas Jā. ir? Nu, es tā nezinu, vienkārši pirmā diena mēs to mācāmies. Nu, es vispār neatceros. Nu, labi, rekur es jums šito nepierakstiet. Bet, piemēram, ja jums ir rekur kvadrāts. Perimetrs ir malu garums aprēķinā. Jā, piemēram, rekur viss malas ir 5, 5, 5, 5. Tas kā saskaita 5 plus 5 plus, nu, vai vienkārši 5 reiz 4. Tas nozīmē 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Cik tas ir? 20. Jā. Labi, un tagad mums ir tad 2 kvadrāti. Vienā perimetrs ir 16. Kāds perimetrs ir otrajā kvadrātā? Jūs varat uzzīmēt 4 stūrīti. Bet jūs nezināt, cik lielu. Labi, tad nezīmējiet 4 stūrītī. Nezīmējiet. Tas ir 26 centimetri. 32. 32 ir, jā. Jā, mēs iepriekš pierakstījām 32. Labi. Jā, pierakstiet šito pirmo darbību. Reizi. Es neredzu. Labi, es uzrakstīšu šeit kvadrātā. Perimetrs ir 16 reiz 2. Un tad tas ir 32 cm. Šitā ir pirmā darbība. Un kas mums ir jāprēķina? Kādi ir otrā kvadrātā malu garumi? Jā, kā mēs to izdomāsim? Kad katru malu jābūt 8 centimetri? Un kā to ieguvi? Nu, es vienkārši gāju atpakaļ, es noņēmu 16, un tad sāku domāt, kā 16 var sadalīt 2 daļās. Jā, ļoti labi. Vai var šādi vēl? Tad jā, es varbūt paskaidrošu vēl citādāk, kā Anabela stāsta. Rekurs ievelku ar sarkanu līniju. Piekrītat, ka šitā ir puse no perimetra? Jā. Un tad puse no perimetra būs 16, vai ne? Jā. Un tad viņi sadalīja vienkārši 16 ar 2 un ieguva tad vienā šeit 8 un otrā šeit 8. Labi, es zinu, kā jūs to pierakstiet. Vienkārši jūs varat pierakstīt atbildi. Ja jūs saprotat, pierakstiet atbildi 8 cm. Bišķi sarežģītāks pieraksts būtu šitā 32 dalīts 4, 8 cm. Pierakstiet? Jā. Labi, Rodrigo izlas lūdzu. Solai ir 2 kvadrāti rāmīši. Pirmā rāmīša malas garums ir 5 centimetri, bet otrā rāmīša malas garums ir 6 centimetri. Par cik centimetriem otrā rāmīša perimetrs ir garāks nekā pirmā rāmīša? Labi.
Kā rēķinam? 5 plus 5 plus 6 plus 6. Nē. 6 mīnus 5. Nē, jums ir tātad viens rāmīts un, labi, šitā teorija ir, kā aprēķina perimetru. Jūs rakstījāt šitā, vai jūs vienkāršāk pierakstījāt? Ja vienkāršāk, tad šito noignorējiet. Varbūt jums tas par sarežģītu ir. Tā ir vienkārši tāda formula. Tad, kas mums jāprēķina ir? Jāprēķina pirmā rāmīša perimetrs. Kāds būs pirmā rāmīša te perimetrs? 4 reiz 4. Kāpēc 4 reiz 4? 5 reiz 4. Un kāpēc 5 reiz 4? Ir tāpēc, ka katra mala ir 5 centimetri. Jā, tad uzrakstiet vienanieks, pirmais. Rakstiet perimetrs. Un ierakstiet iekaviņā 1. Tas būs pirmā rāmīša. Cik tas ir? 20. Okay, bet kas mums ir jāprēķina? Mums ir jāprēķina. Par cik centimetriem otrā rāmīša perimetrs garāks nekā pirmā rāmīša perimetrs. Tad, kas mums tagad jāprēķina? Cik ir otrā rāmīšu perimetrs? Jā, tad rakstam otrais. Perimetrs otrais. Un kā aprēķināsiet otrā? Varbūt pasakā Arķums, kā aprēķināsim otrā rāmīša perimetru. Es nezinu. Neredzi? Es nezinu kā. Nezini kā. Tad tev ir rekur rāmītis, un tev malas garumi ir 6. Visas malas ir 6. Kā tu aprēķinās perimetru viņam? Es nesaprotu, kas ir perimetrs, neko nesaprotu. Nesaprot, kas ir perimetrs. Labi. Tad Perimetrs ir malu garuma aprēķins. Mēs saskaitam visas maliņas. Jā, mēs atskaitām visu. Tad perimetru apzīmē ar lielo burtu P. Jā. Iekavās ierakstam tā kā otrais, jo tas ir otrais kvadrāts. Labi, tad Arķom palīdz saskaitīt visas tās malas 4 stūrim. 6. Tas 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Jā, ļoti labi. Nu, cik tas ir? Tas ir 24. Tas ir 3 reiz 6 nieks ir 24. Mums ir 4 reiz. Jā, taisnība. Es sajaucu. Es aizmirsu pierakstīt centimetrus. Pierakstīt visur iekos centimetrus. Labi, tad mums ir jāprēķina. Rodrigo, kas mums jāprēķina? Visas malas mēs jāprēķina. Par cik centimetriem otrā rāmīša perimetrs ir garāks nekā pirmā? Bēla zina? Jā. Arķom zina?
Nu, Tad kāds ir, Arķom, kāds ir pirmais perimetrs, P1? P1, nu. P1 ir Mums tur bija pierakstīts. 20 bija, ja? nu jā, bija 20, jā. Labi, 20 centimetri. Arķom, Rodrigo, kāds ir otrais perimetrs? Otrais perimetrs ir 24. jā, 24. Labi, un pēc cik ir otrais lielāks par pirmo? Par 4. Jā, paldies tev. Tad 24 vienkārši atņemam 20, un tas ir 4 centimetri. Vai jūs sapratāt? Jā. Jā. Labi. Bišku grūti. Jā. Jā, Nu, dūms. man jā. Man bišku. Man arī. Pierakstījāt? Jā. Jā. Kurš grib izlasīt? Bēla nav lasījis, ne? Jā. Es atzīšu. Nu, Bēla izlasi. Pirmā kvadrātā perimetrs ir 12 centimetri, taču otrajā kvadrātā malu garums ir 2 reizes lielāks nekā pirmā kvadrātā malu garumi. Cik liels ir otrā kvadrāta perimetrs? Labi, kā daram? Pirmais mums jāuzzina pirmajā perimetrā, cik centimetri katrā malā. Jā, pareizi. Jautājums. Es domāju, ka nerakstiet jautājumus, jo jums grāmata tāpat nav. Mēs no grāmatas neņemam. Labi, Arķom, kā tu aprēķini? Ja tev ir dots, rekurs uzzīmēs 4 stūrīti. Jā. Kvadrāts. Šito Arķoms varētu atbildēt. Viss malas vienāds, un tu zini, ka perimetrs ir 12. Kā tu aprēķinās malas garumu? Tad katra ir katrā ir 3, ne? Jā, un kā jūs, labi, tad rakstam pirmā darbība, un sakiet man, kā ierakstīt pirmo darbību? 3 plus 3 plus 3. Labi, rakstam tā. 3 Plus 3 plus 3 plus 3 plus. Vai nu? Ok, pierakstījām šo. Varam uzvilkt bultiņu. Mala pirmajam kvadrātam ir 3 centimetri. Labi, tur tālāk. Taču otrā kvadrāta malu garumi ir 2 reizes lielāki nekā pirmā kvadrāta malu garumi. Rodrigo, cik gari būs otrā kvadrāta malu garumi? 15. Nē. 6. Un kā iegūt? Tāpēc, kad ir 2 reizes lielāks. Jā, tad rakstam otrā. 2 reiz 3 ir 6. Labi, Bēla, kas mums jāprēķina ir? Mums jāprēķina, cik liels ir otrā kvadrāta perimetrs. Tad, kā tu aprēķināsi? Uzrakstīt 6 reiz 4. Jā.
Visi zin, kā ir reizināšana? Jā. Labi. Arķam, cik tas ir? 6 reizes 4. Jā. Tas ir 24. Jā, 24. Forši. Kad visi māk perimetrus, jā? Jā. Forši. Un visi tagad māk reizināt un dalīt ar 2, es ceru arī. Jā. Un pat ar 4 dažreiz. Jā. Labi. Nu, Arķam izlasi. Kvadrāta laukums ir 2 kvadrātā laukums ir 2 reizes mazāks nekā 1 kvadrāta laukums. Cik garas ir 2 kvadrāta malas? Ok. Tātad jums ir rekur 1 kvadrāts un te ir 2 kvadrāts. Jā. Jūs zināt, kad laukums, zina, kas ir laukums? Jā. Kas ir laukums? Tur, laukums, tur gar aizvērta teritorijā. Nu, iedomājieties, futbola laukums, tad ir visa zāle, visi futbola laukums noklāts ar zāli, vai ne? Jā. Un tad tas viss ir futbola laukums. Jā. Bet, piemēram, perimetri, zinat, hokeja laukums, jā? Jā. Hokeja laukumam ir tas bords, kur hokejs parasti sitās iekšā. Jā. Tas sanāk būs tā kā perimetrs. Labi. Par cik reižu mazāks ir otrais laukums nekā pirmais? 2 reizes mazāks. Jā, un cik tā būs liels? Otrais laukums. 30 centimetri. Un tad mēs izdalām 50 ar 2. Nav 30. Rakstiet pirmā darbība. 50 dalīts ar 2. Tas būs 25. Jā, un kā to ieguva? Jo 20 plus 20 ir 40, un tad mums paliek vēl 10 pāri, un tad 10 var sadalīt 2 daļās, un tas ir 5. Un Super. Super. Labi, par laukumu jums vēl nav bijis. Jā. Tāpēc es daudz neteikšu, es pateikšu tikai to, ka tas ir 2 vienādus skaitļus sareizini, un tev vajag iegūt 25. Tas nozīmē, ka mēs vienu malu sareizinām ar otru. Mēs tagad noskaidrosim, cik ir viena mala. Tagad, jums jāizdomā tagad 2 vienādi skaitļi, kurus sareizinot iegūs 25. Desmit. 10, jā? Jā. Labi. Ko pārējie saka? Ok, tas nav 10. Ja jūs reizināt ar 10, tad pieliekas klāt 0. Piemēram, 10 reizes 10. Cik ir 10 reizes 10? jā, cik ir? Tas ir 100. 100, jā, te redzam, 100 nederēs mums. Mums kaut kas mazāks. Nezināt? Nu, pasakiet, kas jums nāk prātā? Man 6. 6? Jā. 6, labi. Cik ir 6 reiz 6? 36. Jā, tad mums nederēs tas 6.
Vajag lielāku vai mazāku skaitu? Mazāk. Mazāku. Tad cik ir 5 reiz 5? 20, 20 tas ir. Nē, tas ir Nē, 25. 25. Jā, tad atbildē ir cik? 5. 5. Jā, atbilde rakstiet. Atba 5. Labi. Ir, jā. Jā. Jep. Šķiram. Aprēķini galvā. Es zinu šito. 24 reiz 2 ir 48. 48, jā. Bēla otrā, kā būs? Septiņi. 34. Jā. Izdarīsim tā, jūs tagad pierakstiet viņus, un tad pēc tam salīdzināsim. Jep. Kāda 5. atbilde ir? Kā var 5. izdomāt? Nu, iepriekšēji viss viegli, vai ne ir? Jā. 5. kā var izdomāt? 5. Tā. Tas ir 104. 104. Nē. 152. Un kā tu to ieguvi? Es sareiķināju 2 reizes par 76. Nu jā, tu varam reizināt, tad 7 reiz 2 ir 14, vai ne? Jā. Tad 70 reiz 2 ir cik? 140. 140, mums te paliek 6. 6 reiz 2 ir cik? Tas ir 12. Jā, tas saskaitam 140 plus 12. Ir 152. Jā. Labi, pie dalīšanas. Rodrigo, kā es esties? Trešais. Man jāpieraksta. Sestais ir 40 dalīt ar 2. Kā var galvā aprēķināt to? Zini, kā var? Tur izdali 4 ar 2. Cik ir 4 dalīs 2? 4 reiz 2. 4 dalīs 2. Nē, dalīts. Dalīt 2. 2, un otru četrnieku izdalam ar 2. 2, jā. 2, jā. Labi. Ok. Tad Arčam kapu 7. 7. 80. 40. Jo. Bēla 8. un kā tu to iegūti? Es Mhm. sadalīju
divām pusēm 80. 80? Jā. Dalīt. Es pa 8. 8. Tad kurš 8? Vēl pasaka, kā 8. Nezinu, ja? Jā. Mēs sadalām 90 dalīts ar 2 un 8 dalīts ar 2. Cik ir 90 dalīts ar 2? Mēs zinām, ka 80. Šī tik teikt? Nē, 45. Jā, tad 45. Es uzrakstīšu te augšā 45 plus. Cik ir 8 dalīts ar 2? 4. 4. Tad atbildē ir 49. 49, jā. Mums nav obligāti jāsadala īstenībā kā 90 un 8. Jūs varētu sadalīt kā, piemēram, 80 un 18. Tā arī varēja dalīt, ja gribat. Ok, Rodrigo, kā sadalīs 74? Dalot ar 2. 74 reiz 2. Nē, dalīts ar 2. Oi, dalīts ar 2. Tad būs 7 dalīts ar 2 būs. Bet redzi, šoreiz tas tā īsti nestrādās tev. Zini, kā tu vari? Vari 70 sadalīt kā 74 sadalīt kā 70 un 4. Jā. Cik ir 70 dalīts ar 2? Tuvu. Cik ir 40 plus 40? 80. 80, tad nederēs. Tad kaut kas mazāks. 30. Cik ir 30 plus 30? 60. Arī neder. Tad kaut kas pa vidu ir. 35 plus 3. Jā, tad 35 un 4 dalīts ar 2. 2. 2. 2. Tad atbildē ir 35 plus 2 ir. 37. Jā. Tad 10. 103 atbilda. Un tad 10. pieminus 206 dalīts ar 2, tas būs 130. Jā, 103.